Sveicināti, sporta draugi! Šodien mēs šeit esam Rīgas Dinamo komandas treniņu kompleksa Ģertuvē. Man blakus ir komandas kapteinis Sandis Ozoliņš, kurš tikko ir beidzis savu kārtējo nodarbību. Viņi nebija daudz, jo komanda atrodas izbraukumā, un uz ledus viņi bija tikai 4. Viens no viņiem Ozoliņš un Sandi, ja mēs tā pārdomu kārtā runājam, tad vecums nenāk viens, ko ne? Nē. Un? Nāk pieredze arī kopā ar vecumu. Bet ārstējot kaulus? Ārstējot kaulus noteikti. Tas starpība ir sadzīšanas procesam vai, teiksim, atjaunošanās procesam no laika, no traumas, no pirmās traumas dienas līdz tam brīdim, kad var atsākt tiešām kvalitatīvi un profesionāli spēlēt. Hokeju tieši ir paildzinājies. Nu, tu salīdzini jaunību. Mēs runājam par jaunību. Nu, tu neesi īpaši vecs, bet... Nu... Nē, nu, priekš hokeju es esmu vecs. Dzīvē neesmu tik vecs. Labākajos gados sauc tā. Bet kaut arī medicīna ir ļoti progresējusi, teiksim, kopš manas pirmās sezonas 90. gada par šiem 20 gadiem. Tik un tā tas dzīšanas process, tas pats dabas process, viņi nekādīgi izņemot varbūt tās kaut kādus aizliegtos preparātus, kas varētu pātrināt šo procesu dabiskā veidā. Diezgan grūti ir to izdarīt. Nu, un, ja tev būtu jālasa laika prognozes par savu veselību, tad šobrīd, kad mēs gaidām tavu atgriešanos, 10 dienas no šī brīža? Ja tas būtu tikai manā varā, es ļoti cerētu pirmo mājas spēlētāju janvārī, kas būs 10. Es tur pārunāju ar treneriem, viņš čukstēņš vai citi aizmirst. Būs grūti tev. Es zinu, ka būs grūti, jā. Nē, tas jau es ļoti, ļoti reāli skatos situācijas, neesmu spēlējis, nebūšu spēlējis vismaz pusotru mēnesi. Un tādēļ arī mēs cenšos ļoti intensīvi trenēties uz ledus un ārpus ledus, lai cik vien iespējams ātrāk atgūt to formu, lai tā būs 100% ideāla spēlēšanas forma. Pirmajās 2-3 spēlēs es uz to nemaz neceru. Un tur cerams, ka mana pieredze vai kaut kur mans saprāts ļaus man kompensēt to. Tās ir kā fiziskās no šī brīža vēl negatavības, Jā, tur patiešām gan arī treneriem būs tā diezgan racionāli un ar apdomu jāizsver, vai teiksim, ir ļoti liela starpība, vai spēlētājs paudas laukumā spēlējot 25 minūtes vai, teiksim, 18 vai 20. Jā. Johai, kā līdz stundās. Klausies, labi, tev patīk filozofēt? Jā. Par lietām tādām, par kurām es neko nezinu, gan drīzāk man ļoti patīk. Tu vienmēr esi gatavs izteikties? Jā, es izteiktu savu viedokli, bet tas mans viedoklis tikai. Tā pat nav mana taisnība, es tā uzskatu pašlaik. Klausies, bet kapteiņa amats prasa filozofiju, vai ne? Filozofiska pieeja. Filozofiska pieeja? Jā. Es pat neuzskatu, tas kaut kāds amats. Kas tad tas kapteinis ir? Labi, kapteinis pēc definīcijas man tā liekas, viņam ir tiesības spēles laikā sarunāties ar tiesnešiem. Pat sarunāties, pieslidot pie tiesnešiem. Tā ir redzamā daļa. Tā ir redzamā daļa, un tā arī ir definīcija, un tas viss. Un nav obligāti, es jau esmu kaut kur teicis to, ka nav obligāti jābūt C vai A burtam, vai nezinu, kam tur vēl uz krekla, lai pildītu, teiksim, kas it kā ir paredzēti nerakstītie kapteiņa pienākumi. Grūtos brīžos kaut ko pateikt, kaut kādā veidā uzmundrināt vai, nezinu, populārs vārds ir sapurināt. Sapurināt komandu, jā. Tad tas var būt sapurināšanas veidu arī, teiksim. Viens stāsts ir, ka tu ej laukumā ar nulli un izdari to un sapurini, tur uz soliņu pabļausties, bet mēs atrodamies Ģertuvē, un ja turpinot filozofēt, tad Ģertuvei, kāda ir nozīme hokejā? Tas ir pieliekamais, tā ir noliktava, tas ir altārs, tā ir svētnīca. Tu esi gājis tik daudzām Ģertuvēm cauri. Kas šeit notiek? Kas šeit notiek? Tad mēs pārģērbamies. Jā, mēs pārģērbamies. Tā ir tā ģērbta. Tā ir noliktava tad. Pirmais. Šeit notiek ļoti daudz
savstarpējā komunikācijas ar spēlētājiem. Sārunas, joki, rīts. Dažreiz mēs te uztaisam, ka mums nākošā dienā, vai kā mums saucās atjaunošanās pēctreniņu process, tad mēs uzvāram desiņus un siermaizītes, lašmaizītes. Ģērtuvē? Kolas, jā. Nē, mums uzvāra viņas nevār. Patās mēs nekurinam to ugunskuru un grilu nevalkam iekšā, bet viņas atnes uzvārītas. Un tādā veidā pavadam nedaudz laika ārpus tā, nedaudz savādākā atmosfērā, bet arī pašā laikā arī ģērtuvē. Teiksim, vienkārši ieiet pirtī iekšā, te patās ģērtēji gan treneri, gan spēlētāji. Un viss te tā, tas saucamais atjaunošanās process ir. Kas vēl ģērtuvē noteikti? Savstarpējā tāda komunikācija noteikti sapulces. Sapulces. Un šis ir tas mūsu lauciņš, kur mēs visi tā burzamies. Tas varētu kaut kāda jocīga tāda... Bet šeit šķiļās tā enerģija, vai ne? Šķiļās enerģija šeit. Šeit šķiļās tā enerģija komandas. Jā. Nu? Padomā. Tieši te. Es domāju par ģērtuvu, par tādu filozofisku iedzienu hokejā. Ģērtuvu? Ģērtuvu kā filozofisks iedziens. Noteikti. Es tieši domāju, ka tu varbūt domā tieši šo ģērtuvu. Tam nav obligāti. Nē, es tā vispār. Tas pats, pats koncepts. Noteikti. Ģērtuvē, noteikti. Ģērtuvē, bet galā visa teorētiskā daļa tiek aprunāta ģērtuvē. Visi saukļi, visas schēmas, viss pārējais, visa komandas gara pacelšana noteikti ģērtuvē. Vai tev ir bijušas situācijas? Bet pierādījums, vai tas ir bijis efektīvi vai nav, ir uz laukuma. Bet, vai tev ir bijušas situācijas pirms te uz laukuma, ka ģērtuvē tu jūti, šodien viss būs kārtībā? Jā. Un otrādi. Šodien Neizejot pat uz ledus. Neizejot uz ledus, var apstīties apkārt uz spēlētāju sejām un pateikt, nevar būt. Es negribu tam ticēt, un tā bija visbriesmīgākā man pieredze. Respektīvi, saprast to, kad spēlētājs sejas saka priekšā, šovakar gaidām sūdu. Šovakar nebūs tas, kas vajadzīgs. Ka mums ir tā jāpaveicās, un pat pie veiksmes. Tāda nolemtības, tāda spēlētāja acis vai tā viņa sejas izteiksme. Ja lielākā daļa ir to nevar izskaidrot, to sejas izteiksmi. Ko var darīt? Es neizdarīju neko. Es tam neticēju. Sākumā tu neticēji? Es neticēju. Un pēc tam es pēc sevis domāju, nevar būt. Es zinu, ka tā spēle bija. Pačuks. Pēc tam viss to zinās. Anahēmā 7. fināla spēle. 7. fināla spēle? Pirms 7. spēle finālā. 7. fināla spēle jums Ņūdžersijā bija? Ņūdžersijā. Ņūdžersijas ģērtuvē. Es apstījos apkārt. Un es negribēju noticēt tam, ko. Un jūs tur redzat, ka kauss nav jūs? Nav. Tu negribi ticēt tam. Negribi noticēt tam. Nav. Dinamo tev un tā arī bija. Un Dinamo? Dinamo tik izteikti nav, bet dažreiz man nav bijis tāds noskaņojums. Grūti, nav iespējams labi. Nav iespējams nospēlēt visu sezonu uz viena līmeņa, gan fiziski, gan psiholoģiski. Jo tas prasa daudz, un tā ir komandas spēle. Ja būtu viens spēlētājs, tik daudz spēles nekad nevajag. 20 spēlētāji tā jau komanda, kur viens varbūt to dienu ir labāk fiziski gatavs vai psiholoģiski noris, un viens otru pavalk. Tik daudz varbūt tās nevar ieraudzīt tā paša individuālā spēlētāja sniegumu. Jā, dažreiz vairāk vai mazāk var, bet tā, ka kopīga komanda pirms spēles, nē. Spēles laikā, jā, dažreiz ir, ka saprot, ka ir. Un to arī ļoti visi spēlētāji saprot, treneri saprot un cenšas kaut ko pirmā pārtraukuma vai otrā pārtraukuma laikā to izmainīt. Kaut kādā veidā ar visādiem dažreiz pat drastiskiem līdzekļiem. Piemēram?
Tas notiek ģērbtuvē, vai ne? Jā, tas notiek ģērbtuvē. Tad cenšas aizvērt durvis. Jā, tad ir durvis. Jā, durvis ciet. Dažreiz tie